1 cepumiņš, 2 cepumiņi, 3 cepumiņi, un tā visas dienas garumā. Tu jūti vainas apziņu par to, ka ēd saldumus pārāk daudz. Tu esi mēģinājis sevi pierunāt no tiem atteikties, bet tā arī nekas nav izdevies. Patiesībā tev tas jau sen ir apnicis, un tu tam esi atmetis ar roku. Es ēdīšu, cik gribēšu un ko gribēšu, jo neviens man nevar atņemt ēšanas prieku. Izrādās, ka vēlmē pēc saldumiem nav nekāda sakara ar acīm un gribas spēku. Kā dabiski atbrīvoties no salduma ēšanas ikdienā, sevi nepiespiežot un necenšoties pierunāt, tu uzzināsi noskatoties šo video līdz galam. Mani sauc Agita Brikmane, es esmu wellness coach, eksperts sabalansētu uzturu un veselīga dzīvesveida jautājumos. Es palīdzu cilvēkiem uzlabot pašsajūtu un koriģēt svaru, sabalansējot savu uzturu. Īpaši tev esmu sagatavojusi semināru ar nosaukumu 5 efektīvi soļi, kā atbrīvoties no pārmērīgas salduma ēšanas ikdienā. Šajā seminārā tu uzzināsi par cukuru un tā ietekmi uz veselību, kā arī 5 efektīvus soļus, kā atbrīvoties no pārmērīgas salduma ēšanas ikdienā. Piedaloties seminārā, tu uzzināsi, kā soli pa solim atteikties no salduma atkarības, vienkārši un pakāpeniski izmainot savus ēšanas ieradumus. Šo zināšanu pielietošana ikdienas dzīvē tevi pasargās vai pat novērsīs no jau esošām veselības problēmām, tādām kā 2. tipa cukura diabēts, sirds asinsvadu problēmas, liekais svars, koncentrēšanās grūtības, pāragra novecošanās un citas. Izprotot sava ķermeņa vajadzības, tu sevi neturpināsi vairs piespiest no tiem atteikties. Tas vienkārši pāries, it kā pats no sevis. Tava pašsajūta viennozīmīgi uzlabosies un tu jutīsies pilns enerģijas. Es izveidoju šo semināru tāpēc, ka šīs zināšanas palīdzēja man un maniem klientiem. Es jūtos enerģijas pilna arī bez salduma ēšanas pēcpusdienā un gribu dalīties tajā ar tevi. Pašai tas bija atklājums, cik ļoti lielā mērā pārmērīga salduma ēšana pasliktina mūsu pašsajūtu, veselību un enerģiju. Es aptvēru, cik ļoti mēs tiekam mānīti un iebaroti ar saldumiem, pat patiesībā nezinot, ka mēs to sēdam. Šajā seminārā tu uzzināsi, kā atbrīvoties no pārmērīgas salduma ēšanas ikdienā. Tu varēsi turpināt ēst to, kas tev garšo, taču apēstas šokolādes tāfelītes vietā tev pilnīgi pietiks ar 1 vai 2 gabaliņiem. Tu gribi pats izvēlēties, cik daudz un kad ēst saldumus, ieraksti savu vārdu un e-pastu labajā pusē redzamajos lauciņos, spied pogu "Es vēlos piedalīties" un gaidi vēstuli savā e-pastā uz tikšanos seminārā.